Nu, čau! Laimīgi jauno gadu. Ir janvāris joprojām, kas ir forši. Bet vispār es nezinu, kas es esmu un ko es te daru. Šobrīd, bez maz vai tiešā ēterā no Ziemeļpola, jo Ivonai nepatīk. Nebija laika un negribējās kurināt pirti, tāpēc es sēžu āras drēbēs iekšā un ārā, starp citu, ir siltāk nekā iekšā. The ratio tajā ziņā, cik es te gribēju būt un cik es te biju kopš pēdējās reizes, ir diezgan bēdīga, bet kaut kā vairs nemaz negribas par to īsti pārdzīvot un domāt, vienkārši jāiet uz priekšu un jāskatās tajā gaišajā nākotnē, vai ne? Kopš pēdējās reizes, kad bija pēdējā reize? Vasarā? Nē. Kaut kas, man liekas, bija oktobrī, novembrī, bet tad es pazudu, jā. Bet kopš tās reizes esmu pabijusi 3 dziju festivālos un biju nometnēs un retrīta braucienā. Joprojām nometnes video nav salikts kopā un Stokholmas video arī nav. Bet davai šķiram jaunu tīru lapu un sākam no turienes. Bet, jebkurā gadījumā, dēļ tā, ka es tik senti neesmu bijusi, tagad man vismaz ir ko rādīt un stāstīt. Tā kā ņemam adīkli, ņemam kaut ko un laižam vaļā. Sākšu ar retrīta Tallinā pieminēšanu, kas notika kaut kur novembra sākumā, un tas bija viens varens superīgs piedzīvojums. Piektdiena līdz svētdiena, un tik adīšana un smiešanās un labi pavadīts laiks superīgā kompānijā. Vislielākais paldies, protams, ir Ilzei par tā norganizēšanu. Viss bija vienkārši lieliski. Esmu gatava nākamajam, no pressure. Viss sākās burtiski ar to, ka Saujiņa adītāji izdomā braukt uz rokdarbu festivālu Tallinā, Marmelādē, Igaunijā, pēc kaut kā tāds. Un tā arī izdara, vai ne? Un izdomā adīt visu ceļu turpat pakaļ un pa vidam, un to arī izdara. Un viss ir vienkārši super. Es pirmo reizi biju vispār Tallinā, tā kā man vispār bija baigais prieks. Un arī adījusi tik daudz, arī, man liekas, pirmo reizi esmu. Tā, vienlā gapalā. Labi, tas tā. Tātad galvenā doma bija tas festivāls, kas notiek... Es nezinu, visi sauc par Marmelādi, es arī neiemācījos līdz galam to īsto nosaukumu, tāpēc tas ir īstais nosaukums. Kur mēs arī bijām, un tur bija diezgan forši. Daudz visādu rokdarbu. Tu varēji apskatīt skaistas lietas, apčamdīt, paostīt, pagaršot pat. Viss kaut kas tur baigi forši. Tā kā jā, noteikti rodas iespēja, iesaku. Es gan neatceros, vai es vispār kaut ko tur nopirku. Tur bija viens mango ķermeņa krēms, ko es principā gribēju izlaizīt no burciņas ārā, bet tā arī nenopirku. Bet citas meitenes nopirka tur gan baigi foršos ādas cimdus, gan grāmatas, dziju ar kāds nopirka. Bet principā es jau neatceros, kas ko nopirka, bet bija forši, visiem ir labas atsauksmes un visi noteikti iesaka. Tā kā tā. Bet otra galvenā doma tam braucienam bija dažu dziju veikalu apmeklējums. 3, actually. Pirmais bija tāds maziņš, un es tam neiegaumēju nosaukumu, es tur īsti neko nenopirku, bet principā ļoti skaists veikaliņš, visi forši, tur ir tavs, tie pierastie dropsi un visi pārējie, un arī konusi, un tīri-pīri, tā. Apskatēji bija forši, bet neko nenopirkām. Nezinu, varbūt kāds kaut ko nopirka. Bet tad mūs aizveda uz tādu mega giga supermarketu priekš rokdarbiem Karneluksu. Moins.
Nu, uz turieni ir jābrauc ar tukšu busu un tikko izņemt hipotekāro kredītu. Tā kā man nebija nelieka tukša busa, nedz liekas štukas vai 10, tad es tā mēģināju sev mazliet ielikt rāmjos, vai ne? Bet principā ļoti grūti tas bija. Jā, acis skrēja uz visām pusēm, bet es kaut kā uzkāpu līdz, tur kad 3-4 stāvi, es pat nezinu, un katrā stāvā savi rokdarbi un vēl miljonus citu lietu. Bet, nu jā, es, man liekas, tiku kaut kādā veidā līdz dzīvu stāvam, un tad iesprūdu vienā ailē, vienā plauktā pie Novitas zeķu, 8-kārtīgās zeķu dzīves. Jo. Vajag paskaidrojumus, nevajag. Es ar Novitas dzīvi iepazinos jau vairākas gadus atpakaļ, 5 gadus atpakaļ. Anglijā, kad es viņu tā vienkārši randomā nopirku, bet tā bija 4-kārtīgā, plānākā. Man vajag iepatikās, ļoti laba kvalitāte, ļoti labi nēsāja zeķis, UTT, un tad es nonācu nesen secinājumu, ka man ir apnikušas plānās vilnas zeķis, un man vajag biezās. Un kad es uzzināju, ka Novitai ir biezā zeķu dzīve, tad man vairs neko dzīvē nevajadzēja citu. Nu jā, tad es pie tā 8-kārtīgā zeķu dzīvu plaukta rīvējos, mēģināju sev visādi iestāstīt, ka man neko nevajag. Un beigās izgāju no veikala ar 1, 2, 3, 4 pēci. Ar pēcām man nevajadzīgām zeķu ficēm. Bet par 4,50 par vienu fici, un man no vienas fices sanāk zeķu pāris. Nu, tas ir nenormāli forši, nu, ja perfekti. Krāsīgs. Šitie ir, visi ir 7 brāļi. Tur ir, kas tur ir? 200 metri uz 100 gramiem. Elementāri. Tas ir arbūziņam līdzīgs izskatās. Paga, kāpēc tu man seju fiksē? Come on. Fiksē, come on. Šitas vispār ir mumiņš. Tā, tu vari man seju nefokusēt. Tu fokusēsi kamu? Kāpēc tu nefokusē kamu? Mauļa, ev! Nu tā ir, kas ir nefilmē, tagad nevar dabūt bļāviens neko, kas strādā. Tas ir vispār? Ok. Mumiņš. Bet jā, smuku zils krāsiņš. Šis arī jautrs. Šis varētu cik spārnēji patīk. Kā jau mēs jau? Nu, un pēdējais ir tāds nevisai zils tā kā īstenībā. Tas ir mans zilais. Ja? Actually, 1, 2, 3, 5, 6. Vēl viens kamuls atnāca ar man līdzi, bet tas jau ir izadīts zeķēs. Vispār es gribēju paņemt atlikumus pāri. Bilžu arī nav, tāpēc, ka tās jau ir pārstrādātas zeķēs, kas bija Ziemassvētku dāvana mammai. Trešais dzīveikals, kuram es arī atkal nosaukumu neatceros, bet tur mēs arī principā gājām dēļ Novitas dzīves. Mazliet, jocīgi, tu aizbrauc uz Igauniju, bet sapērcies visas somu dzīves. Gadās. Zin kā mēs visi kaimiņu un tā. Labi. Jā, gājām uz to veikalu. Un tur es nopirku kaut ko citu. Novitu. Viņam tur bija cits arī dzīves, bet tur es nopirku šitādu dzīvi. Zila. Wonderwall. Rakstīts. 100% vilna, viss īsi un kodolīgi. Tāds DK biezumiņš, 225 uz 100 metriem. Un nopirku 2 krāsīņus. Vairāk kamoliņi man ir, laikam 4 šitādi un 2 šitādi. Un tagad jūs pamēģiniet uzminēt, ar kādu nolūku šitās nopirku. Ir idejas? Labi, pateikšu.
Žanetes pagānu debesis. Tev vēl kaut kāds pūks pilnš. Jā. Kas man baigi iepriecinājuši tajā dzijā, ir tas, ka tā ir 100% vilna. Tās nav nekāds tev tur merino un kašmirs, bet priekš manas taustas ir nenormāli mīksta. Un to var mazgāt 40 grādos. Kas ir vienkārši forši. Bet mazliet vairāk nekā forši. Vai man pietiks džemperim? Es, protams, nezinu. Man te šobrīd statiskā elektrība sāks ražoties. Bet man ļoti jau sen gribējās to džemperi. Un man ļoti gribējās tos tumša fona, tā kā debesis. Un to es tā kā mazliet neilditu, vai ne? Rakstam es gan it kā gribēju, ne raibu dziju, bet tādu, vismaz ar kaut kādu mazliet krāsu pārēju, lai izskatās mazliet skaistāk. Bet, manuprāt, arī šitā kopā izskatīsies diezgan labi. Kā jums šķiet? Jebkurā gadījumā es varu iesākt, vai ne? Jo dzija ir, aprakstus nopirku, kad tikko izgāju. Viss, kas atliek, ir iesākt. Easy peasy, vai ne? Bet vēl tur es ieraudzīju šitādas smukas kā molītes. Jau viss ir saplēs. Tā ir, ka jau pusgadu bet kaut kur dzīvojas pa somām. Vot šitādas. Kā var sākt? Kā jūs sakat? Labi. Fail. Šitā ir kaut kāda discontinued jau dzija. Tāpēc tā bija tā, ka viss, kas ir palicis vairāk nebūs. Vai viņi tur ražoja tieši speciāli kaut kādēļ, nezinu. Principā zeķu dzija, 75 vilna un poliamīds, un 400 gramu 400 metru 100 gramiem. Bet man tā iepatikās šitā raibšas, tad, kad tīģerīts vai vispār Halloweenam zeķis varētu būt. Šitas obviously man ļoti patika, un šitas man patika, un šitas man patika. Tur bija, man liekas, vēl pelēks. Nē, nezinu. Kruči nopirku šitādas. Dēļ kam? Jo skaisti. Viss. Vairāk komentāru par šo nav. Vispār es sapratu, ka es kaut kā te atžgārni visu sāku. Es parasti, sāku ar to, kas mugurā, tad ar pabeigtiem darbiņiem, tad ar iesāktiem, tad visi labumi. Bet, labi, turpinam. Kā ir, tā ir. Tātad. Igaunija, Tallinna, Karneluks, Novita. Vispār viss super lieliski. Zeķes gan, man liekas, es vairāk šo sezonu neadīšu. Jau ar cerību, ka nāks pavasaris un vasara. Bet tad jau, kur esmu gatava vasaras nobeigumam, bet, rudenim un tā. Tie tad jau taps vēlāk. Vienīgi zilas. Sev es gribu uzadīt zeķis šitās. Bet viss parastākās nothing special, Vienkārši zābaku zeķis. Jo zils. Skaists. Vajag patīk. Ok. Attelpas brīdis. Kas nākamais, lai vismaz kaut kādā chronoloģiskā secībā kaut ko pastāstītu? Pabeigti darbiņi. Viesaču mugurā. To bišķi galvā. Man cepure. A long hat. Cepure kopā. Cepure darināta pēc Renātas dziedātājas apraksta no dažādiem dziju atlikumiem. Principā, tai cepurei bija jātop Igaunijas retrīta laikā. Bet tā nebūtu es. Dažām dāmām tā tapa. Ļoti super. Man nemaz neskauž. Bet, es pie savas arī tiku agrāk vai vēlāk. Bet pēc idejas cepurei, nav nekas tur pārāk īpašs. Kā tā pievienotā vērtība ir tas, no kā tu to ādi. Un doma bija, ka mēs visas sametamies, tā teikt, ar saviem dzīvu atlikumiem, jo tu to ādi ar 4 pavadieniem zeķu dzīves. Ja plānas dzīves nav, respektīvi, zeķu dzīvē jābūt. Bet
Un tu apmainies ar saviem kamelīšiem, atlikumiem, un tādā veidā tu ne tikai iedi tā brīža sajūtas un piedzīvojumu, emocijas un vispārējo, bet arī citu cilvēku dzīvu, un tas kaut, tas baigi, tā forši, manuprāt. Tā kā jā, mana cepure, diemžēl, tapa man esot vienai pašai istabā, bet tajā tika iedīti pašas Renātes atlikumi, kurus es paņēmu retrīta laikā. Te man ir gan manis paši atlikumi, gan mini šķeterītes no mana advents kalendāra aizpagājuši gadu, ko man uztaisīja draudzene. Tā kā jā, ļoti, ļoti īpašs cepure. Un arī dara kā cepure, ne tikai kā atmiņu objekts, bet jā, tāda ir mana cepure. Tāpēc jā, ja jums ir kaut kādi atlikumi, varbūt norganizēt, apmainieties ar kādu, un tad arī jums būs ļoti forša kopistiskā cepure. Jā, iesaku. Man tik ļoti tā patika, ka tikko kā es pabeidzu adīt šito, es iesaku nākamo, un arī pabeidzu nākamo. Principā es pabeidzu cepuri pa 2 vakariem, vai kaut kas tam līdzīgs. Ļoti ātri radās ar 5 mm adatām. Tur gan jau blīvums arī aprakstā ir norādīts, es vienkārši ņēmu un adīju. Bet jā, man tik ļoti patika šitā, un man joprojām bija pārpalikumi, kas paņēma vēl vienu. Ai, bet tā tagad bija silta, šitā būs augsta. Šitā ir mazliet lielāka, šitā daļa, kā viņu sauc, nezinu. Pauniņa, ne, bet nav jāsmas, kā viņu sauc. Anyway, man galva salst, labi, tulīt smadzeņu šitas sacinājumi, ne, bet brain freeze. Shit, ne, toči augsti. Nope, sēžam siltā cepurē. Anyhow, so, cepure, jā. Tas pats princips atkal mani atlikumi, Renātes atlikumi un Lienas atlikumi tīri teorētiski. Vēl es gribu trešo, bet to es gribu mazliet tādos saskaņotos toņos, zilos, jo gribu. Rūta uzadīja retrīta laikā ļoti skaistu cepuri, zilganu cepuri, bet speciāli ne man izmēra. Tāpēc jāda pašai tagad. Bet es šaubos, ka to darīšu šo sezonu, jo man ir tikai viena galva, un es visas cepures fiziski, man liekas, nevaru iznēsāt pa šo sezonu. Tāpēc nav īsti jēgas adīt vēl trešo. Bet tā, viņas man baigi patīk, jo te ir atlokāmais šitas te. Un sanāk tāda smuka, raiba, pārēju cepura. Vot. Paveiktie darbiņi, man liekas, tas arī ir viss. Man ir 2 cepures. Man 2 zeķu pāri. Viens mammas, tam pat nav bildes. Tas vienkārši uzreiz tika eksploatēts. Un otrs ir arī zeķes dāvanā Ziemassvētku, bet drauga mammai tā vienas uzadīju retrīta braucienā, un citas bildes man arī, man liekas, nav, tāpēc tas ir viss. Tā arī ir Novitas zeķu biezā dzija, bet to es nopirku Stokholmā, dziju festivālā pie Stokholmas. Vot, tas arī ir viss, vairs man nekā nav. Ja jau mēs ierunājāmies par Ziemassvētkiem, vai es domāju, tad davai par tiem mazliet vairāk. Principā stāstīt īsti nav ko un rādīt vēl jo mazāk. Bet šoreiz man nebija ne noskaņojuma, ne adventas kalendāra, nekā vispār. Es, man liekas, gaidīju gada beigas un mēģināju vienkārši izdzīvot līdz tām. Uzadīju tos 2 zeķu pārus dāvanā un viss. Pašos Ziemassvētkos es vēl saņēmu saaugstēšanos, tā kā jā, uz gada beigām es vispār biju izdzirsta jāņogu un neko vairāk negribēju no dzīves.
gribēju, lai gads jau beidzas un sākas nākamais, bet bija arī foršs moments pašos Ziemassvētkos, jo dabūju arī mazliet labāku dāvanu nekā tikai saaugstēšanos. Draugs man uzdāvināja 500 gramus 95% kašmira. Tas neko neizsaka, vai ne? Labi. So, kašmirs un vēl šitādā seksīgā krāsā. Kamerā mazliet seksīgāks nekā dzīvē, bet, close enough. Bet jā, lūdzu, hell yeah, Bali yarns un 95% kašmirs, 5% merino. Te ir kas? 50 grami un 154 jardi. Augstākā matemātika, tas ir no Amerikas. Respektīvi, plus mīnus tas ir viens un tas pats. Tāpēc iesim aptuveni 100 grami un 300 metri, vai ne? Kaut kas līdzīgs. Un man ir 10 bumbiņas. 500 grami. Jā. Tikām, tur, kur bija jānotiek. Ko es jums varu pastāstīt? Krāsa seksīga, vai ne? Tas ir visiem skaidrs. Nav zila. Cepums viņam par to, ka pats uz savu galvu pētīja un meklēja, kurš ir kura dzija ir tā vislabākā, viskrūtākā un tādā garā. Nonāca pie secinājuma, ka tas ir kašmirs. Un zināja, ka man patīk zils, obviously. Un pirkšot zilu, bet tur bija 2 opcijas, un viņš nevarēja izlemt. Un principā viņam ir ļoti grūti noturēt noslēpumus, tāpēc viņš man izpirkstējās, ka to viņš man dāvinās Ziemassvētkos. Labi, ka izpirkstējās. Un ļāva man izvēlēties krāsu. Jo, diemžēl, nezināmu iemeslu dēļ, šitam te krāsu izvēle ir baigi jancīgā. Tātad tur bija 2 zilas opcijas, zilganas opcijas. Viena ļoti, ļoti gaiša, un viena tāda jau vairāk kā tirkīs zila. Un, tāpat būtu forši, tāpat man patiktu, joprojām zils un viss un tā. Bet salīdzinājumā ar šito krāsu tās 2 būtu izlas. Tādas pat izlas. Tāpēc šitā ir mana otrā mīļākā krāsa. Līdz ar to ļoti forši, ka man sanāca izvēlēties un izvēlēties šito. Jā, ļoti mīksta. Man liekas, tas nevienu nepārsteidz. Un ko es jums vēl varu pateikt? Vēl neesmu atradusi, ko no tā adīt. Gribas, protams, kaut ko jauku. Obviously, baigais secinājums, ne? Bet viņš man jau no Ziemassvētkiem krīt uz nerviem, prasīdams, kad es sākšu un ko es sākšu. Tā kā, ja jums ir kādi ieteikumi, idejas, lūdzu, šaujam vaļā. Tā kā, jā. Tā ir man Ziemassvētku dāvana. Smuks, sarkans. Es jau mēģināju te pādīt, kur ir. Ar ko es tādu ir neatceros, ar 5 mm datām. Tā kaut kā izskatās. Es domāju, ka būtu jāpietiek smukam džemperītim. Gribētos ar augsto kaklu. Kaut ko tādu, varbūt. Jāpagūglē. Nekādus baigos New Year's resolutions es netaisīju. Man jau apnika visus smīdināt ar saviem plāniem, sevi tai skaitā. Vienā brīdī es pateicu, ka dzīvu šogad vispār nepirkšu. Es noturējos līdz 13. janvārim. Un tad nopirku. Kā jums gāja? Kas vēl nav nopircis dzīvu? Ar to es jūs arī apsveicu. Man tas bija nereāli, kad es to pateicu. Es to pateicu Līgai. Līga, protams, smējās. Tā kā jā, mans rekords ir 13 dienas. Ja jūs man varat pārspļaut, tas ir ļoti forši. Ja nevarat, es jūs pilnībā saprotu. Bet principā es joprojām ļoti pieturēšos pie tās idejas, ka es šogad neko nepirkšu. Jo man jau neko nevajag. Bet
Man tā kā ir split personalities, kad viena neko negrib pirkt, tā otra tagad izdomāja, ka davai braucam uz dzīvu festivālu katru mēnesi. Nu, un no dzīvu festivāla taču nevar iziet ārā ar tukšām rokām, taču tev pakārs. Nu, tāpēc ar tām divām man tagad kaut kā ir jāsadzīvo. Tāpēc, jā, pirkšu tikai festivālos. Lielisks plāns, vai ne? Es nezinu, cik es tālu ar tādu tikšu, bet, nu labi, dzīvosim redzēs. Kur tas teiciens? Vilks paēdis, aita dzīva, un tas toču aita. Nu jā, labi, braucam tālāk. Tad, nu jā, jaunais gads. Sveicieni vēlreiz. Nē, vēl mazliet par pagājušo. Nekādu apkopojumu es diemžēl netaisīju, un jau man liekas ir par vēlu un nav nekādas jēgas, bet vienīgais, ko es gribētu izcelt par pagājušo gadu, ir, ka es satiku tik daudzas adītājas, domu biedrenes, vienkārši fantastiskus cilvēkus un tik labi pavadīju, nu, vairumu visa gada, basically. Tā kā jā, tas ir mans lielākais iegūms pagājušā gadā. Sasniegums man, bet, nu, es ceru, ka jūs sapratu, ko es ar to domāju. Tas ir tas, ko es varētu izvirzīt kā galveno pagājušā gada. Vispār man šodien nav vairāk vārdu. Labi, nu, jūs sapratāt. Šogad es ceru to pašu turpināt un varbūt arī kaut ko uzadīt. Nu, tas tā. Kā grandiozāko projektu pagājušā gadā es varētu izvirzīt savu temperatūru sagu, kuru es joprojām neesmu pabeigusi. Visas temperatūras ir pierakstītas, es varu to pabeigt teorētiski, fiziski, tas man kaut kādā veidā sagādā grūtības. Šobrīd esmu iestrēgusi 1. novembrī. Bet ļoti ceru līdz janvāra beigām to pabeigt, jo, nu, gaužām negribas to vilkt iekšā arī februārī. Nu, tad jau, nu, galīgi šķau būs. Bet, nu, jā, runāsim par to vairāk, tā, ka tā būs pabeigta, vai ne? Nu, jā. Bet, nu, jā, tad mēs esam iesoļojuši jaunajā gadā, iesoļojam janvārī. Janvāra plāns ir pabeigt visus savus iesaistos darbiņus, kas ir 1 džempers, 2 zeķes, nu un sega, obviously. Tas sakam viss, nu, pirms kaut ko sāku jaunu. Bet man tā kā ar vienu darbiņu palīdzēja, vienu man utilizēja mani dargie. Man liekas, man jau 2 gadu pēc kārtas, gads sākas ar kaut kādu tādu amizantu figūru tieši pašā gada sākumā. Pagājuši gadu tas bija pārnākot mājās no jaungada svinībām, atrodot savu, es neatradu, konstatējot faktu, ka kaķi ir nospēruši un aizvilkuši man adīkli zem kamīna, kur tas joprojām arī stāv. Bet mums ir mazs kucēns, kurus mēģinu ietrenēt, lai viņa izvelk ārā. Ceram, sanāks kaut kad. Adīt es to jaku toču vairs neadīšu, bet tur ir marķieri un trose. Tos gan vēl varētu lietot, vai ne? Bet anyway, šogad mazliet backstories. Pagājušā gada sākums, Ivonas pirmā nometne, Ivona aizbrauc uz Pāci, Ivona nopērk Pācē 3 jēldzijas rituļus, jo adīs magnoliju. Ivona atbrauc mājās, pārdomā, neadīs magnoliju, adīs šito, sāk adīt, ada, saprot, ka tūlīt būs vasara, nav jēgas, un tā vietā uzda koklums variantu, un to noliek maliņā. Nu tā, līdz gada beigām. Tad par to aizmirst, viss super, un tad izdomā šā gada sākumā, ka, davai fiks pabeigšu, man būs jauns džempers. Nu, diemžēl nesanāca. Aizbraucu projām uz savu pēdējo dzīvu festivālu Amsterdamā. Atbraucu mājās, un mani sagaida. Nu, varbūt tās bija kodes, bet ja tās ir kodes, tad tās ir tādas baigās mutanta kodes. Bet, nu, respektīvi, reku bija mans džemperis, kuram ir viena piedrukne,
Un otra gandrīz jau bija, nē, paga šitā, ko lūdzu? Jā, pirmā piedrukne un otrā piedrukne gandrīz pabeigta, bet uz adatiņām. Un tad vēl bija, nu, protams, stāvs un kakls. Bet, nu nevar kamerā saprast, bet, nu, te viss ir vienkārši, kakls ir saplēsts, apakša arī ir saplēsta. Pabeigtajā piedruknē ir vispār robs. Nē, saprotu, tas ir caurumu džemperis, bet no šitādu, man liekas, es nekur netikšu dzīvē tālu, vai ne? Nu, un te vēl viss kaut kur, viss kaut kas ir saplēsts. Viss, čau! To nekādīgi nevar salabot, jo, nu, jāatzīst, nu, vienkārši nevar viss. Tas ir, es nezinu, ko ar to darīt. Izmazgāt un puķu dobē norakt, vai spilvenā iestūķēt kā pildījumu, es nezinu. Ja manas brīvdienas nebūtu bijušas tik vienkārši vareni superīgas, es atbrauktu mājās un par šito uzzinātu, es laikam, es nezinu, ko es laikam vispār atmestu ar roku adīšanai, es vispār neko varu darīt, jo tas bija diezgan sāpīgi. Tā adīt, tā censties, jo to jādzīvu nemaz nav tik viegli adīt. Cenas ziņā vispār nav par ko runāt, jo pācis dzīve ir, nu, atvainojot salīdzinoši vispār kapeikas, vai ne? Tā kā elementāri var dzīvi nopirkt un, tā teikt, vēlreiz adīt. Bet tas ir gandrīz pabeigts džemperis, un man tagad jāsāk no sākuma. Nu, man joprojām patīk tas džempers, un es joprojām gribu to džemperi. Un es ceru to kaut kad gada, nu, vēlāk šajā gadā arī tomēr uzadīt. Bet šobrīd es mēģināšu par to pavisam aizmirst, jo, nu, kaut kam tādam grūti ir tikt pāri tam, nu, uz sitienu. Bet, nu, jā, nu, gadās, dzīvē gadās. Mans paši šitā, kā viņu sauc, fault, ņefik atstāt visu pieejamā vietā, tā kā jā, pašai jāmācās un viss, nu, dzīvo tālāk, nekas jau pārāk traks un noticis, vai ne? Ņemot vairāk, ka blakus stāvēja mani kašmira kamoļi, un ja tos man būtu kāds izpurgājis, nu tad gan es tagad raudātu. Jā. Vai man dieniņ, cik tas jau ilgi runāja, visiem viss būs apnicis, un neviens vairs negribēs manī klausīties. Bet, nu mēs jau tuvojamies beigām. Amsterdamas ceļojums. Mēģināšu tā īsi un kodolīgi. Tā kā decembrī man viss bija piebesījis, tiklīdz man radās iespēja janvārī aizdoties uz dzīvu festivālu Amsterdamā, es to grābu aiz ausīm. Es vispār nezināju, uz ko es parakstos, bet bija juška, ka, nu, poļu B būs vienkārši super. Un tā arī bija. Tad, nu jā, dzīvu, jeb rokdarbu festivāls notika pavisam netālu no Amsterdamas, bet tā kā es biju arī, nu, Amsterdamā, grēks būtu neaiziet uz Stevena Vesta veikaliņu, studiju, es nezinu, kas viņam tas skaitās. Neesmu baigākā fane, principā neko no viņa neesmu pat uzadījusi, bet tā, viss patīk. Nu, pats fakts, ka nu neaiziet, nu, tas būtu, man liekas, nepiedodami. Tāpēc es aizgāju ar ļoti lielu interesi. Un nu jā, es biju super excited. Obviously. Bet, nu jā, mazs veikaliņš pietiekami mīlīgs, omulīgs. Jā, cenas, protams, foršas, super, jā. Tur visādas tās modernās, ne, bet populārās dzīves, un ir grāmatas, un visādi nieciņi, un, nu, skaisti. Nu, forši, ne, nu, noteikti, aizejiet, ir iespēja, kāpēc ne, vai ne. Ieiet jau naudu nemaksā, bet, nu, ar tukšām rokām jūs ārā neiziesiet, tāpēc, nu, esiet tam gatavi. Kādu stundu es tur riņķoju un rīvējos gar visiem plauktiem, mēģinādama izdomāt, ko es gribu. Nu, un beigās izrādījās, ka gribuls man tomēr ir baigi lielais. Bet, nu, tas arī nevien, man liekas, nepārsteidz, vai ne? Bet, tad, nu, jā, šeku reku ir mani suvenīri.
Jā, nu, pirmā doma man bija noteikti jāpaņem kaut kas, kas ir tieši, nu, viņa. Un tajā brīdī, tas, kas bija viņa, bija šitāds bicycle dzija. Te kaut ko, nu, tur augšā rakstīts Westpool, vai ne? Un smukā zilā krāsā. Tie ir tikai 50 gramu, tā ka tie ir, nu, principā bezjēdzīgi. Kas tas ir? Kas tu esi? Tu esi kaut kas. Vienkārši 100% Dienvidamerikas merino dzija. Mīksta, jauka, bet es burtiski to nopirku tā kā suvenīru, jo... Ne, nu, gan jau kaut kur iespējams pielietošu, bet, nu, sākums un iemesls bija suvenīrs. Tad es paņēmu šitādu. Kamerā viņi nelabi izskatās. Viņas izskatās bez maz vai līdzīgas. Ar ko es tev varu salīt, lai tu izskatītos? Viņa ir vairāk šitai līdzīga. Un tā kā šitā, bet tā kā gaišākā. Kāds jād, nav. Nezinu. Nu, vārdu sakot, tumšs tirkīs zila punk rock Prue unicorn dzija. Man liekas, tā ir Happy Crafting. Es nezinu, no kurienes viņi ir. Bet, nu jā, šī tā ir nopirku. Nu, cik nopirku man nopirka, bet tas tā. Un tad es beidzot pamēģināju Malabrigo, jo es vienmēr late to the party, visi par šito zina, es neko nezinu. Bet, jā, rekur, es šitādu paņēmu. Man tuļ kamerai beigsies baterija. Ko nozīmē, cik es ilgi pļāpāju? Tā kā jā, šitās 3 ir manas. Pagad, nē, vēl nav. Tas nav viss. Tas nav viss, pagaidiet. Vēl es tiku pie šitādas te piespraudītas. Tur rakstīts Keep on Knitting Kitten. Un šitādiem sūdiņiem, kurus es vēl neesmu atvērusi, vēl neesmu sapratusi, kā tie darbojas un kam tie ir vajadzīgi, bet man tā patika, man tā vajadzēja, un tāpēc es tos paņēmu. Tā kā jā, šitie ir mani suvenīri no Stevena Vesta veikala. Tā, labi, ka ir 2 baterijas. Mēs samainījāmies, viss ir labi, tagad varam turpināt. Bet, kas bija pēdējais, ko es pateicu? Es pieņemu, ka Stevena Vesta apmeklējums, vai ne? Pagaid, šis kaut kā pat izli. Labi, tā derēs. Tā, nākamais. Nākamajā dienā bija festivāla apmeklējums. Godīgi pasaku, vispār neko es no tā negaidīju, jo ne es pirms tam iegooglēju neko par to, cik tas ir liels, kas tur ir un kā tur nav, bet, nu, es biju vienkārši šokā. Cik milzīgs, cik tur daudz visa kā, visādu labumu un jā, vienkārši super. Atkal noteikti iesaku apmeklēt. Cik es noprotu pēc viņa Instagram konta, tas nav vienmēr vienā un tā pašā vietā, bet tajā vietā, kur tas bija, nemēģināšu pat izrunāt, netālu no Amsterdams, baigi viegli tikt, viss super, baigi patika. Bet, nu, principā, man liekas, jūs jau interesē vairāk tas, ar ko es atbraucu mājās, vai ne? Tad, nu, davai, kamēr es neesmu nosauus pilnībā. Ar mani mājās atbrauca šitāda somiņa. Tā bija pirmā, ko es pamanīju, ko man vajadzēja un ko es nopirku. Bet tā nav tūkša. Nā. Tātad. Ko mēs sāksim? Nu, sāksim tā pēc kārtas. Nu, pirmo es paķēru šitādu. Jā, principā ļoti līdzīgi toņi, nesodiet mani. Bet šitā ir Gazelle Happy Feet. Es visu laiku dzirdu internetā, par to iet runa, un man to vajadzēja. Un tā bija nenormāli teorētiski lēta. Nu, 10 eiro par fici.
Tas ir tavs Superwash Merino un poliamīds. 100 grami, 330 metri. Tas ir sportweight, tas nav īsti šitas te. Ok. Es īsti nemaz nepārbaudīju, ko es pirku. Pirku tāpēc, ka tā bija gazeli bļāviens, un tāpēc, ka krāsiņa bija zila, bet man palīdzēja izvēlēties. Bet to es arī tā kā teorētiski pirku, varbūt ar domu ņemt cepurēju kā pamatkrāsu un likt pārējo klāt. Jo mīksta maiga. Pirmais suvenīrs. Tad es tiku pie zeķu komplekta. Lūk, šāda te. No... To arī kādreiz, jā, labi. The Mindful Creators. Smuka zila un tad dzeltens. No viņiem es paņēmu, jo... Čiks ar mani vienkārši sāka runāt, un tad man paigi nērti palika un domāju, labi, kaut kas jānopērk. Nopirku. Bet, paškrāsot, savām rokām karāsot, tavs pavisam parastais sastāvs, zilgans, celtens, kāpēc ne? Skaisti. Tad tur bija kaut kādi, kurienes jūs bijāt? Man te joprojām ir. Jēre, kur ir? Es neizmetu. Silk Indian. Karoči, no kurienes viņi ir? Viņi no Indijas, no Bangalore atbraukuši ar 100% zīdu. Tas, ko es šobrīd turu rokās, ir neaprakstāmi maigs. Vienkārši neaprakstāmi maigs. To pūciņu var redzēt. Tas ir vienkārši savērts zīds. Zilganos toņos. Un es neko maigāku neesmu dzīvē aiztikusi. Tas ir vienkārši nenormāli, superīgi patīkams. Jā, tas ir vienkārši superīgs suvenīrs. Jā, es saprotu, ka man šobrīd baigi krāsas līdzīgas. Un tad vēl es tiku klāt pie 2 skaistām mohēriņām. Lūdzu, Lilīgi un Zārti. Vārdā Sikspār, ne vārdā Līga. Gan jau Līgai abi patīk, bet... bet tie ir manēja. Es neko nedodu, ja? Bet skaisti, vai ne? Paškrāsots mohērs. Zīda, man liekas, zīds, jep, zīds. Vot, ļoti skaisti, nenormāli patīk. Viss, tas arī ir viss, ārpus kā man ir nosalšas rokas, te ir tik augsti. Cik ir vispār ārā grādu? Tikai -5, te gan jau ir vairāk. Pagad, te ir termometru. Termometrs melo. Vai tas rāda, ka ir -20 vai -2. Toči nav -20, bet arī -2, man liekas, vēl, bet tas tā. Labi, tā, kur mēs palikām? Ko es te tagad mūldu? Jā, par festivāls. Festivāls foršs. Noteikti jābrauc vēlreiz. Principā, vienreiz atbrauc ir pietiekami, ja ar kompāniju braukt, tad jā, noteikti vēlreiz, kāpēc ne. Visu pirku skaistumam, kā suvenīru, bez jebkādas baigās domas. Daudz, ko tu varēji redzēt, es pārāk daudz vispār neko nenofilmēju, bet neko arī daudz pārāk nesabildēju. Un tagad tas viss vienkārši man ies plauktiņā un gaidīs savu zvaigžņu stundu. Jūtu nopļāpājos, ceru, kaut ko sakarīgu arī pastāstīju. Kādam bija vismaz interesanti. Šobrīd man uz adatām ir 2 zeķes, 1 džempers, un par tiem jau, man liekas, tā kā es jau to esmu rādījusi pirms tam, man liekas, tagad nav jēgas vispār neko cilāt. Kad būs pabeigts, tad arī apskatīsimies un parunāsim par to mazliet vairāk. Anyway, davai zakruгляться. Ceru, jums bija jauki Ziemassvētki. Ceru, gads ir sācies labi. Ceru, ka tas arī turpināsies.
lai jums visiem stipra veselība, radošums un viss pārējais foršums. Līdz nākamajai reizei. Atā!